Tātad mana pirmā sapulce, tā alkoholiķis Boris lasam par vienu studentu. Man pirmā sapulce man pārsteidza. Tā notika baznīcā, un lai ko es būtu gaidījis, īstenībā bija pilnīgi citādāk. Telpa bija pilna ar labi ģērbtiem, smaidošiem, priecīgiem cilvēkiem. Tur nebija sasmakuši dēteļi vai dekopts bārdas, nekādu asinīm pieplūdušu acu, secošu klepus, trīcošas rokas, bet gan smiekli. Kāds ieminējās par Dievu, es biju pārliecināts, ka es esmu nepareizā vietā. Tad kāda sieviete stādījās priekšā un teica, ka viņa ir alkoholiķe. Tā bija tajā brīdī. Sapratu, ka esmu nonācis anonīmās alkoholiķos. Viņa runāja par sajūtām, par nedrošību, kas pārauga pašpārliecinātībā, par bailēm, kas pārauga ticībā, par aizvainojumiem, kas pārauguši mīlestībā un izmisumu, kas pāraudzis priekā. Es pazinu šīs sajūtas. Man piemita nedrošība, bailes, aizvainojumi un izmisums. Es nespēju noticēt, šeit bija cilvēks, kas bija laimīgs. Liekas, ka bija pagājis ilgs laiks, kopš biju redzējis šādu cilvēku. Pēc sapulces cilvēki mani pieņēma atlaistām rokām, deva man savus telefonu numurus. Diskusijas sapulcē sekoja spīkera sapulce, kur es piedzīvoju savu pirmo atklāsmi anonīmos alkohoļos. Spīkers sacīja, ja tu esi ābols, tad vari būt pats labākais ābols pasaulē, taču tu nekad nebūsi apelsīns. Tad, ja tu esi ābols, tad tu esi ābols. Ja tu esi alkoholiķis, tu esi alkoholiķis, bet tu nekad nevari atvesaļoties. Ja tu esi ābols, tad vari būt pats labākais ābols pasaulē, taču tu nekad nebūsi apelsīns. Ja esi ābols, tas gan, un pirmo reizi mūžā, jā, es biju ābols, tas gan, un pirmo reizi mūžā es sapratu, ka biju pavadījis visu dzīvi cenšoties būt apelsīns. Es palūkojos uz telpu pilnu ar āboliem. Un, jā, es pareizi saprotu, runātāja lielākā daļa no klātesošiem vairs necentās būt apelsīni. Taču mans anima alkohola progress bija lēns. Tas ir viens no labākajiem, kad ir lēni, pamatīgi, kas lēni nāk, tas labi nāk, un tā tad cilvēks var